Nē, ziniet, tādī padomāju, kā, teiksim, ka man patiktu kāds princis baltā zirgā vai tie puiši, kas arī zirgos sēdēja. Es tā neteikšu. Man bija kaut kā tāda vīra satiku pirmajā studentu ballē, mēs satikāmies un tā mēs arī visu mūžu nodzīvojām, kā saka. Bet viņš jau nebija baltā zirgā, diemžēl. Bet viss mans mūža sapnis bija balts zirgs. Tas gan bija taisnība, jo tādā laikā sirmi un balti zirgi bija ļoti, ļoti liels retums, tiešām liels retums. Viņu tā praktiski nebija. Mēs bijām ar zirgiem no rīta līdz vakaram, mēs tepat dzīvojām, tie bērni tepat auga. Visi 3. 4. man bija tad jau, kas sākās cits laikmets, kā saka. Un meitenes bija pie zirgiem, kā saka, stallī bija kopā ar mani no rīta līdz vakaram. Nezinu, tādā laikā jau laikam tādu uztraukumu nebija, ka bērniem kaut kas varētu notikt, kas viņiem jau varēja notikt. Tā likās, zirgs jau cilvēkam virsū nekāpj. Bet Kristīna, viņai laikam daba ir devusi. Enerģija viņai ir iekšā, vairāk kā man, es domāju. Un visāda ziņā treneris talants, iejādē treneris talants. Es jau sev pa iejādes arī nevaru saukt, es vienkārši biju spiest. Ko darīt? Ja mēs varētu runāt par to, kad atgriezties pagātnē vai kā, ko vēlreiz, tad faktiski neko. Jo tajā brīdī, kā tas notika, tā tam bija jānotiek. Vienīgais, ko es sev, nevaru piedot, kad Anda bija pavisam maziņa, un viņa teica, ka viņai to bulētiešanu sosīt vajag. Es teicu, ka tev nevajag sosīt. Un taisa viņa sāka audzināt un ielika otrā istabā. Pēc tam pašam raudīts, nāc, kā tā varēja darīt to mazo bērnu. Mēs ar Aiju, ar sievu darbojāmies zirgiem, kopš mēs sev atceramies, un tā piedzima meitas. Un tā viņas arī aizgāja tālāk uz zirgiem. Un visi mēs darbojamies, un sāka Anda braukt. Tad, kad man netīšām salūza kāja, es nevarēju tā pabraukt tur. Es saku, nekas, tu gulti tēt mājās, tālāk, es pa to brīdi pabraukšu. To čempionātu mēs aizbraucam uz pasaules, Pēdējie mēs nebijām, mēs bijām priekšpēdējie, bet mēs tur bijām. Un šogad atkal brauksim. Varbūt būsim drusku pakāpīt augstāk tikuši, bet tas jau nav būtiskais. Būtiskais ir tas, kad mēs varam atļauties darīt to, kas mums patīkās. Bērni jau vienmēr, tas visur tā notiekās, ka viņi aiziet tālāk pa vecākiem, tas ir. Mēs jau savā dzīvē, ko esam sasnieguši? Mēs esam sasnieguši to, ka mums ir bērni ļoti labi, tas ir galvenais. Ja mēs kādreiz nepasakām kaut ko vai neizrādām to, vai taisni otrādi izliekamies skarbāk, bet sirds dziļumos jau tas ir, tur nav vārdu, tur bērniem ir viss, un tas ir, dēļ kā mēs dzīvojam. Kad Laura lec lielos maršrutus 160, tad, protams, tas ir sports, un viņa ir sportiste. Un nekāda tur žēlošana, tikai tāpēc, ka tā ir mana meita vai kāda cita pieeja. Nē, tur ir sports, un tad mēs arī koncentrējamies tieši uz to, lai paveiktu pēc iespējas labāk šo startu. Ir protams, nenormāls lepnums, gandarījums par to, kad viņi vinnē. Tur nav, tur ir tikai lepnums. Kā mātei, es esmu priecīga, kad viņai ir izdevies to izdarīt, un lepnums. Vecāku loma ir ļoti milzīga šajā sporta veidā. Ļoti ir jāatbalsta, bet vēl ko es gribētu lūgt vecākus. Esiet pacietīgi. Šai sporta veidā mēs nevaram sasniegt rezultātu pirmajā sezonā, otrajā. Ja? Tā kā tur vajag tādu sastrādāšanos ar zirgu, ar treneri, tur vesela komanda. Un šeit mums vajag pacietību un laiku. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgs. Un to, protams, man ļoti gribētu novēlēt vecākiem, kad esiet pacietīgi un visi jūsu bērniem izdosies. Kad viņš tagad lēc Grand Prix,
Man ir, конечно, man ir tāda sajūta, ka esmu ļoti lepna par to visu. Puls man ir ap 100 visu laiku, kad viņš lec. Es uztraucos, man gribas, lai viņš labi izlec, bet tas jau vairs nav tāds uztraukums. Tagad ir, es vispār ticu, ka viņš izlieks labi, un man nav, nekad es nedomāju par to, ka kaut kas var notikt. Emocijas bija, kad mēs braucam, kad mēs cīnāmies par to, lai tiktu uz olimpiāde uz Seulu. Tur bija tāda cīņa. PSRS čempionāta bija jālec labāk nekā Simoņē, piemēram, no Grūzijas viņš bija, tas Simoņē, un viņi 2 bija kandidāti, bija pamatsastāvs bija, un 4. jātnieku bija jānosauc pēc PSRS čempionāta. Kurš izlieks labāk tur tas arī brauks uz to Seulu. Un bija tāda situācija, ka pirmo hitu viņi izleca vienādi, otro hitu Simoņē ar 4, un Sergejam bija jāizlec tīri. Un tāda situācija, ka man toreiz bija tādas emocijas, kas gandrīz samaņu zaudēja. Tagad ir citas emocijas. Man visu laiku bija tā, ka es domāju, ka es esmu tāda, kura zina, kā vajag. Es visur pati. Un es arī gribēju to pašu visu laiku uz to sašu, tā vajag. Un tagad es redzu, ka viņam tie risinājumi, ko viņš taisa labāk nekā es. Viņš pats, laikam, iemācījās to, ko vajag. To, ko man vajadzēja varbūt viņu kaut kur vēst, kaut kur ar viņu nodarboties, bet mums bija tiešām, toreiz tā bija tā olimpiāda, un toreiz tā bija tā Padomju Savienība, kur bija cīņa. Tur visu laiku bija cīņa par to vietu tur un tā, un man tas liekas, ka tas ir svarīgi. Tagad varbūt tiešām, apskatīt atpakaļ, varbūt, ka vajadzēja tam bērnam, bet izrādās, ka nevajadzēja. Viņam tagad viss ir labi. Viņam tagad ir savs stālis, savs darbs, kas viņam patīk. Ja būtu citādāk, kas to zina, kas būtu. Vai es būtu darījusi visu tāpat, kā es to darīju toreiz? Protams, ka mēs visi darām daudz kļūdas, un varbūt es nebūtu bijusi tik prasīga, tik skarba. Bet tas, ka viņi izvēlējās tieši ar zirgiem, tas man ir milzīgs gandarījums, ka tas nav uzspiest, ka viņi to pat ir izvēlējusies, un es esmu darījusi visu iespējamo, lai viņu atbalstītu savu iespēju robežās. Tas sajūtas, ka meita ir mani pārspējusi, tās ir kolosāls, jo tā tam dzīvē būtu jābūt, ka nākošā paudze ir labāka par iepriekšējo. Atceroties savas sajūtas, kad es Ukrainā vienreiz arī vinēju un skanēja himna, tas bija aizkustinoši, bet tad, kad Elzai skan himna, tas ir daudz svarīgāk. Man pilnīgi skudriņas skrien pār kauliem un spalvas atceļās, jo tu jūti, ka tas ieguldītais darbs un ka tava atvase ir arī tikusi augstu un tā sajūta ir labāka nekā tad, kad tu pats to dari. Viens no tādiem ļoti emocionāliem mirkļiem no meitas bērnības, kas man paliks vienmēr tādā spilgtā atmiņā, ir, kad viņa saņēma dāvanā savu pirmo poniju, un turēja to poniju pasi rokā un bija pārlaimīga un priecīga. Un tas bija tāds ļoti, ļoti atmiņā paliekošs moments. Kad meita bija maziņa, protams, vislielākās bailes skatoties no malas, viņu jājam lecam bija, lai kaut kas nenotiek, lai nenokrīt, lai nesasitās. Protams, ar laiku tās bailes jau nekur nepazūd. Tikai tās bailes ir par to, lai visu izdara pareizi. Biju ļoti, ļoti laimīga un arī bija prieks par to, ka arī citi zirdzinieki ļoti atzinīgi novērtēja 16 gadu vecumā Grand Prix, un pateicoties arī šim zirgam Kleo, arī tika sasniegti vēl citi augstumi Grand Prix un arī dalība Eiropas čempionātā. Pēdējos gadus es cenšos nekad iesildes procesā nepiedalīties, jo vienmēr meita uzskata, ka es viņai uzdzenu lieku stresu. Es atstāju viņu mierā ar treneri, ar visiem treneru norādījumiem, tikai reizēm es tur skraidu riņķi un lēkāju un saku, ka taču ir palikušas tikai dažas minūtes un taču ātrāk kaut kas jāpārlec. Bet tad es zinu, nē, es esmu mierīga, viņi paši tiks galā un man tur nav jājaucās iekšā, es varu nervos pīpēt vienkārši laukuma malā.
Man ir novēlējums bērniem, jaunajiem sportistiem, kas tikai sāk savu sporta gaitas. Vienmēr atcerieties, ka vecāki jūs ļoti mīl un atbalsta un darīs visu, lai šis ceļš sportā būtu pēc iespējas vieglāks, bet nekad nesatraucieties par varbūt kādām neveiksmēm vai sarūktinājumiem sākumā, jo tas viss tikai darīs jūs stiprākus un tas viss noderēs tālākajā dzīvē un sportiskajā karjerā. Parasti cilvēki redz skaistas bildes pēc Grand Prix video un prieks vai asaras, tas atkarīgs, protams, kā iziet maršruts, bet neredz to ilgstošu gadiem darbu. Ir ļoti grūtas brīžas tad, kad bērns krīt no zirga. Bija situācijas, arī Anna bija maziņa, bija tāda situācija, ka viņa krita un trāpījās zem kājām, un paldies Dievam, ka bija kivere, bija tāds troksnis, tieši zirga ar kāja pa galvu, bet tas ir mūsu sports, un es nezinu, vai kāds varētu vispār tam būt gatavs. Sacensības šauļāja starptautiskas. Es viņai prasīju tieši tribūnu sēžot, vai viņa grib tādu dzīvi. Un viņa man atbildēja, jā. Un tad es sapratu, ka viņai pietiek pieredze jau, viņa zina, kas tas ir. Un tas ir patiešām gāja no sirds, ka viņa grib tādu dzīvi. Viņa grib lekt Grand Prix, viņa grib piedalīties sacensībās un ir sapņi, protams, arī par olimpiādu. Pirmais Grand Prix, es to neaizmirsīšu nekad. Tas visemocionālākais brīdis, kas saistīts ar zirgiem, kad Sabīna leco to Grand Prix, es vienkārši biju peldējusi pa gaisu, neko nesapratu, kājas, rokas ļenganas, tas bija šausmīgi vienkārši. Es abrīnoju Sabīni, kad viņa spēja saņemties, bija sakoncentrēta. Es tur vispār, viņa man vādīja, teica, ko darīt, jo tas bija abrīnojami, jo vienkārši es biju nekāda. Viņa sakoncentrējās, visu saprata, ka nav jēgas ar mani reiķināties. Un tiešām Grand Prix bija ļoti sarežģīts, mazā laukumā. Un, emocijas vienkārši gāja pāri. Es nezinu, kā es tur uzfilmēju to maršrutu. Visi bļāva. Es arī lēkāju pa gaisu. Asaras bīra. Vienkārši nevarēja nomierināties, kad viņa izleca tīri un skaistā jājumā. Tiešām ļoti skaisti izleca. Nāca cilvēki klāt ar asarām acīm. Es pati raudu. Visi raud, visi apsveic un vēl visādas labas lietas. Tas bija nenormālas emocijas, to nevar nekad aizmirst. Kad man kāds prasa par to Grand Prix Sabīnes, man uzreiz nāk raudiens, es nespēju parunāt. Un vispār tas ir kaut kāds grandios, to nevar neaizmirsīšu nekad. Un tas pārsit visus sniegumus, kas bija pirms tam. Un emocijas to nevar aprakstīt vienkārši ar vārdiem. Ja tu iekšā jūti, ka tev ir, ka tu vari izdarīt, tad tas arī notiks. Teiksim, sapņojiet, un jums viss izdosies. Novēlu jums to piepildīt savā dzīvē.